Esat sveicināti! Es esmu mūziķis Normunds Rutulis, un kompānija 1A man uzticēja uz nedēļas nogali vienu interesantu mobilo ierīci. Tās nosaukums ir Kingston Mobilite Wireless G2. No skata it kā parasts ārējais cietais disks, mūsdienās gan arī ir mazāk daudz ārējie diski, bet šitas tāds ierastāks pēc izskata. Patiesībā diezgan mobila ierīce, lai varētu glabāt, pārsūtīt failus un arī uzlādēt savu mobilo ierīci. Tātad 3 vienā, vismaz es saskatīju 3 nozīmīgas funkcijas šajā vienā mazajā kastītē. Iesim pēc kārtas apmēram cauri tiem dažādiem caurumiņiem un atverējiem un podziņām, kas te saskatāms uz šīs ierīces, kas vizuāli ir ļoti patīkami uz roku. Tāda nopaļota, nav gan gumijot šī virsma plasmasīga, bet toties ļoti patīkami guļ rokā un arī ērti ieliekam kabatā. Tā kā tiešām var saukt to par mobilu ierīci. Sākuši ar to, ka var uzlādēt jebkuru ārējo ierīci, kā telefons, planšetes un varbūt pat klēpju datorus. Šīs ierīces apjoms ir apmēram 4600 mAh, kas ir diezgan liels, lai 2 reizes, piemēram, pilnībā uzlādēt savu mobilo telefonu. Šeit ir iespēja ievietot gan SD karti, gan arī USB. Šis gan ir 2.0 ports, bet tik un tā ļoti ērts. Tātad caur šo tu var lādēt savu ierīci. Vai arī, piemēram, ievietot šajā USB donglu ar 3G vai 4G SIM karti. Tātad šis nav parasts aparātiņš, kurā var tikai uzlādēt savu telefonu, bet tas darbojas arī kā rūteris, kā Wi-Fi rūteris, kuram var pieslēgt, ja nekļūdos, 11 dažādas ierīces. Kāpēc tas ir interesanti? Pirmkārt, jau caur šo donglu tu vari tikt pie interneta, tas ir viens. Otrkārt, šim ir arī LAN ieeja. Tātad tu vari pieslēgties kādā vietā, kur šāds gals mētājas pie LANa un izmantot šo kā rūteri, lai tiktu pie interneta. Treškārt, tu vari izmantot to, lai kopīgot, piemēram, savā telefonā esošos failus. Tās var būt bildes, tā var būt mūzika vai pat kāda filma. Tiem, kuri būs pieslēgušies pie šīs konkrētās ierīces, šī filma un bildes un arī mūzika būs vienlaicīgi skatām visās ierīcēs. Tātad tu vari, piemēram, braucot autobusā kaut kur tālākā ceļā, dalīties savās bildēs ar visiem pārējiem, kuri būs pieslēgušies šajā ierīcē. Tātad tev nevajadzēs atsevišķi savā telefonā katram rādīt. Tā ir diezgan ērta lieta. Otrakārt, ja tev ir fotoaparāts, kuram bieži tiek piepildīta SD karte un tu nevari īstajā brīdī sev vajadzīgo fotogrāfiju kopīgot internetā, tad ar šo ierīci tu to var izdarīt, ieliekot SD karti un caur savu telefonu vienkārši nošērojot internetā. Turklāt šai ierīcei arī ir apmēram 4 GB ietilpība, tā kā tu vari arī tajā glabāt kaut kādus failus. Un tas viss tādā diezgan demokrātiskā cenā. Var izvēlēties vai nopirkt vienu labu viskiju vai, piemēram, šo ierīci, Mobilite Wireless G2 no Kingstona. Ir atšķirība, vai ne? No viskija diez vai atmiņa tiks uzlabota, bet šis noteikti atmiņu palielinās.